dietoloģe Lolita Neimane Okartes akadēmijā mērīja un svēra, vērtēja un revidēja. Jūs parādīsiet, kas jums leduskapī? Jā. Jums ir katram savs plaukts? Nē. Es nezinu, kas notiek leduskapī. Un tas ir viens sīpols uz jums visiem? Jā. Es katrā ēdienā pielieku 5 tādus. Tā, kur ir tad dārziņi? Izskaitīsim. Jūs zināt, cik dienā vajag dārziņus uz vienu cilvēku apēst un augus? Daudz. Puskilogramu. Cik jūs esat? Jā, jūs esat 7, jā? Tātad jums te jābūt katru dienu jāpēd 3,5 kilogramu. Ja jums būtu svari, un ja jūs noņemtu citronus nost, jā? Tad jums īstenībā ir jau 3. Šito, nu, tā jūs neēdat tā, kad visu. Tad tie ir visi dārziņi, kas uz jums visiem, jā? Ļoti švaki jums ar dārziņiem. Nav neviena redīša, salātu lapas. Ir redīs jau? Jums pilnīgi no pausa rēdienu kārtas. Jā, dārzeņi un vēlreiz dārzeņi. Tad viss būs kārtībā. Pagaidām ir kā ir. Mums ir tā, ka Anna, lai Nē, nu, Anna pati zina, ja, kad vēders varētu būt mazāks. Ja priekš vēdera dejām ir ok. Priekš skatuves katrā ziņā, ja grib nevilkt, teiksim, tur tās šitādas kleitas, ja, bet tās pieguļošās, loģiski, ka tur spiedīsies. Bet no muguras normāli izskatās. Nē, nu, viduklis var būt tievāks. Ko darīt? Ko darīt? Cik tev ir kilogramu? Man ir, cik mums šodien bija? 83. 66. Tev ir cik gadu? 21. Nu jā, nu teiksim, priekš 21 un priekš meitenes, kura nedzied, ir pilnīgi forši. Ja? Priekš meitenes, kura dzied un kura grib dziedāt pēc tam, lai pēc tam nebūtu vairāk, varētu būt mazāk. Nu, es varu pateikt, no televīzijas ekrāna, protams, ka tu izties apaļāk, droši vien jau tu to arī zini. Jā. Un tas, ka tev šeit klāt ir svars, tad tas arī ir, ja? No 4 kilogrami. Man arī 5. Nu jā. Nu jā. Nu, nezinu, var jau kaut ko darīt. Nu, teiksim, lai nenāk vēl kāda 2,5. Jo skatūs jau skatūs, un, protams, tas no tērpa ļoti arī atkarīgs. Viss beidzas ar kulinārijas paraugstundu.